Ja jums ir vēlme doties nelielā literārā pastaigā un ļauties sarunai par Raiņa Lugu, Indulis un Āriju, tad aicinu to darīt kopā ar mani. Mēs atrodamies Embotē, kur risinās Raiņa Lugas, Indulis un Ārija notikumi. Lugu, Indulis un Ārija Rainis raksta ilgi, no 1906. gada līdz 1911. gadam. Un pats viņš Embotē nekad nav bijis. Luga tiek sarakstīta Rainim esot Kastaņolā, Šveices trimdas laikā. Un viņš pēta dažādus vēstures avotus, kronikas, fotogrāfijas, un tā viņš, rakstot Lugu, ir lasījis Indriķa Livonijas kroniku, lasījis vēsturiskās teikas, tostarp par Induli un Āriju un Leišu Kunigaiksti Mindaugu. Lielākā daļa Raiņa Lugu ir veca dziesma jaunās skaņās, un tā arī šī Luga. Un Rainis ir mainījis gan personu vārdus, gan vietu vārdus. Un tā vēsturiski šī vieta ir Embote, bet Lugā šo vietu sauc Embote. Un Leišu valdnieks ir Mintauts. Vēstures avoti liecina, ka Embotes pils bijusi Kurzemes bīskapijas pils, kas varētu būt celta 13. gadsimta vidū, un to esot cēlis ordeņa mestrs Dītrihs. Pirmo reizi Embote minēta Livonijas Indriķa kronikā, kā kuršu apdzīvota vieta. Kronikā minēts fakts, ka 1244. gadā Leišu valdnieks Mindaugs aplenc Embotes kuršu pili, kurā atradās apvienotie kuršu un bruņinieku ordeņa spēki. Mindaugs zaudē kauju un 30 000 vīru. Šis fakts interpretēts arī Raiņa Lugā. Lugas notikumu laiks, kuru brīvības karš ap 1243. gadu. Induļa pilskalns atrodas 26 metru augstā zemes ragā, blakus tek Lankas upīte, un upītes otrā krastā ir Joda ieleja un Joda dambis, kas tika izmantots ūdens tecējuma regulēšanai un pils apkārtnes applūdināšanai briesmu gadījumā. Un tepat blakus ir vilku grava, arī kā seno cilšu drošības instruments. Rainis šeit nekad nav bijis. Arī es šeit nekad neesmu bijusi. Iesim kopā uz Induļa pilskalnu. Esam Induļa kalnā. Luga uzdod daudz jautājumu. Vai tautas līderis ir tiesīgs mīlēt? Vai drīkst mīlēt tautas ienaidnieku meitu? Vai karā jebkuri līdzekļi ir attaisnojami? Mīla vai pienākums? Ārija vai dzimtene? Vai kādreiz garīgums un mīlestība gūs pārsvaru pār varu, naidu, cietsirdību, tautu un valstu kariem? Vai karu laikmetā ir vieta jūtu smalkumam un garīgumam un mīlestībai? Vai bērniem ir jācieš vecāku naida dēļ? Rainis savās lugās domā par nākotni un veido nākotnes cilvēku. Un šie jautājumi ir adresēti mums. Un atbildes ir jāmeklē mums pašiem. Lugas moto ir: pār viņiem dziesmu sīkās balsis klus, jūs nepazīstat savus varoņus, bet dārdot iet tie vēl pa tagadni uz nākotni. Lugas pirmajā cēlienā mēs iepazīstam Induli, kurš mostas no dziļa miega, ir bijusi smaga kauja,
kurā viņš ir zaudējis draugus un savas ciltsbrāļus, un viņš ir dziļi sagrauts. Un pēkšņi vēl viens karavīrs, stalts jātnieks, baltā zirgā, baltās bruņās, baltu vairogu. Protams, šeit redzama Rainim tik raksturīgā kontrastu glezna, jo Indulim bijis melns zirgs, un konkrētajā brīdī viņš ir bez vairoga, tikai ar zobenu. Un viņš vēl nezina, ka staltais jātnieks ir sieviete, un mēs vēl nezinām, bet varam nojaust, ka tā būs liktenīga un skaista, augšu ceļoša mīlestība, kā Šekspīra lugā Romeo un Džuljeta. Lugā, tāpat kā latviešu tautas dzīves ziņā, liela nozīme ir dabas tēliem un to simboliskajā nozīmē. Raiņa Indulis iepazīst un iemīl Āriju ozola pakājē. Un ozola zars arī pilda aizsarga vairoga funkciju. Kādā brīdī Indulis saka, ozola sargi mani zaļām rokām, un noliek ievainoto Āriju uz ozola zara. Savukārt otrajā cēlienā, kad darbība risinās Leišu bajāra Lengvina pilī, centrā ir osas, zem kura virsaiša krēsls un citi soli. Lugā Induļa un Ārijas tēli nav izprotami bez Vizbulītes tēlu klātbūtnes, un Rainim ir ļoti būtiski šie tēlu pāri. Indulis un Vizbulīte, Indulis un Uģis, Ārija un Vizbulīte, Ārija un viņas tēvs, un tā veidojas neskaitāmi tēlu pāri. Indulis. Radāmajās domās Rainis norāda, ka Indulis ir jauneklis, apmēram 25 gadi vecs, viņam ir humāns raksturs, viņš ir garīgi apdāvināts, un šie viņa garīgie spēki ir gaidījuši brīdi, tādu iekustinājumu brīdi. Viņš ir sapņotājs, fiziski spēcīgs, garīgi stiprs, spēj patiesi mīlēt un mīlā mainīties, un viņš neatsakās no pārliecības, ka mīlestība spēs kādreiz dzēst tautu naidu. Un Induļa tēls kļūst pilnīgs tikai ar Pudiķa, Uģa, Mintauta tēlu palīdzību, atsacot Induļa spēku un konkrētā brīža nespēku. Rainis arī norāda, ka Induļa garīgajā spēkā ir viņa pārākums, bet arī viņa traģika. Un kaut kur šeit dus Indulis un Ārija un viņu mīlestība, un viņu sapnis, un viņu cerība par laiku, kad nebūs jāatsakās no ētiskām vērtībām un cilvēcības un mīlestības politisku kompromisu vārdā. Un aizejot, Indulis saka, es piekusis. Cik briesmīgi ir ļaudis. Indulis, neklausot Pudiķa ieteikumam, nolēma mīlestības vārdā iet drosmīgu ceļu un pieņemt Ārijas ģimenes un bruņinieku atnesto ticību, jo uzskata, ka mīlestība un Dievs ir pāri reliģiju uzceltajām robežām. Un tomēr, jau esot bruņinieku pilī un gatavojoties savām kristībām un kāzām, Indulis ik vakaru no vilku gravas dzird savu totēmisko asins balsi. Un viņš pazīst, tā ir viņa cilts balss, tā ir Uģa balss, tā ir vilku gravas balss, un tā ir viņa auģu tēva Pudiķa balss. Cilts sauc viņu atpakaļ. Un pēc kāda laika Indulis šai balsī seko, un pēc tam seko arī Ārija. Šoreiz mēs vairāk runājam par Induļa un Ārijas mīlestību, bet, protams, arī lugā svarīgi notikumi
ir saistīti ar Induļa lēmumu, glābjot savu cilti, pārraut dambi un apludināt pils apkārtni, kā rezultātā bojā iet 30 000 ienaidnieka kareivju. Indulis to smagi pārdzīvo. Lugas beigas ir traģiskas. Pudiķis nāvīgi ievaino Āriju, jo uzskata, ka Ārija traucē Indulim veikt savu tautas vadoņa misiju. Savukārt Ārijas tēvs nāvīgi ievaino Induli. Un abi varoņi gatavojas aiziešanai. Un Indulis lūdz Pudiķim un Ārijas tēvam, varbūt jūs varat sadoties rokās. Bet gan Pudiķis, gan Ārijas tēvs abi divi atkāpjas un rokās nesadodas. Un tad Indulis saka, vēl 100 gadus būs starp jums tik naži, tik mīla vieno, vēl itā, tik nāvē. Būs citas rokas, kas reiz sadosies. Un radāmajās domās Rainis raksta, vēl pēc mūžiem minēs Induļa un Ārijas mīlu, kas bija pārvarīga, par visu stiprāka. Kritiķi saka, ka tas ir apsolījums, kas nevar īstenoties, un ka tā ir Induļa tāda traģēdija, ka viņš apsola to, kas reāli dzīvē nevar piepildīties. Un tomēr, manuprāt, tas ir romantiskās mākslas skaistums, šāds apsolījums, kas mūsdienās arī ikvienam cilvēkam dvēseliskai dzīvei piešķir jēgu. Ārija ir Kuldīgas pils, vācu komtura Berneka meita. Rainis radāmajās domās raksta. Ārijas raksturā jāsargās no sentimentālības, straujība, vaļība, dēkainība, patvarība, uzvarošs humors, grūti pārvarams un pārvēršams raksturs, jāizceļ pārvēršanās un augšana. Raiņa iecerē Ārija ir lepna, skaista, tumšmate, garīgi bagāta, romantiski apgarota, drosmīga, viņai raksturīga spēja mīlēt un mīlā mainīties. Un kādā brīdī Ārija šaubās, vai viņa ir devusi Indulim visu, ko viņa spēja, vai tas ir pietiekami, un Indulis viņai atbild. Tu devi vairāk, cēlāk, tu pati nezini, cik daudz tu devi, uz jaunu dzīvi, mīlas maigumu, ko naids un vara nespēs, mīla spēs. Pēc mūžiem mīla vienos tos, kas cieš. Protams, 20. gadsimta sākumā tas ir ļoti drosmīgi rādīt sievietes maigo, radošo spēku. Un Rainis raksta, no sievas sirds nāk gaišā, maigā vara, un laikā nezudīs vairs, kamēr veiks. Radāmajās domās viņš saka, vēl pēc mūžiem minēs Induļa un Ārijas mīlu, kas bija pārvarīga, par visu stiprāka. Sievišķība vēsturē, kā jauns spēks mīla. Iespējams, Kuldīgas pils izskatījās šādi. Veca dziesma, jaunās skaņās. Rainis saka, mums jākāpj lielā dziļumā pēc viņiem, cauri 700 gadu putekļu slāņiem, jārokas cauri latviešu sirds asinīm, kas izlaistītas pa visu Latviju, cauri asinīm un uzvarētāju dzīru atliekām un cauri vergu sviedriem. Tik dziļi viņi noglabājušies, bet aiz dziļumos viņi vēl ir dzīvi. Mēs esam maza cilts, bet mēs būsim tik lieli, cik mūsu griba. Kāda ir mūsu sarunā izmantotā literatūra?
Protams, ieskats Raiņa biogrāfijā, Raiņa kopoto rakstu 10. sējums, kur ir gan Luga, gan Raiņa radāmās domas. Latvijas Universitātes Literatūras, Mākslas un Folkloras institūta zinātnisko rakstu krājums Aspazija un Rainis šodienas skatījumā. Par pagānisko Eiropu var izlasīt grāmatā Atnācēji no saulēktu puses. Un, protams, lieliskais, skaistais traģēdijas Indūs un Ārija izdevums ar Ilmāra Blumberga ilustrācijām. Paldies profesoram Gunāram Bīberam par iedvesmu viņa lekcijās. Un paldies pasniedzējai zinātniecei Mārītei Āboltiņai par viņas lekcijām Latvijas Universitātē, Pedagoģijas fakultātē pirms daudziem gadiem. Paldies, ka piedalījāties šajā sarunā. Uz tikšanos literatūras stundā!